Давайте, давайте. Это как бы эксклюзив. Это с ярусом. Второе начало. Одного цифанула, денежные, а прошел один, второй, третий. Нет, ну тебе один раз попало, значит, все его Не просто тревожно. чем вы имеете дорогой? По количеству. Я очень старалась, честно. Я старалась, может быть, даже больше, чем можно было предположить. Если учесть, что завтра начала я писать. В апреле? Дальше. Я объясню, попробую. Сокращенный форме. О, нет. Если задаться целью, можно придумать 1001 причину, как сделать плохо. Что ж там может быть? Типография читать? Можно, например, все латышские слова в тексте слепить в одно большое слово. Зачем? А так вышло. Так само. Да. Ну, какую-то верстку вы... Верстку. Вот здесь вот все было виновато. Мы тут меняли размер книжек. Мы двигали странички. Мы играли с шрифтом, понимаете? Он на меня смотрит в глаза, как будто бы понимает. Ну, вы никак не понимаете. Какая-то сила из крови. Да. Сегодня только получили. Сегодня типография. Всем свежо. Вот война привезли половину денег. Ну что вы говорите? Точно сегодня? Еще что-нибудь? Силой мысли. Это уже было бы совершенно понятно. И я взяла с собой 7 пробных экземпляров. Ну, вот мне дали типографию вот так. Опять тоже поезд. Ну не к поезду к этому, вот на завтра уже собираться. Я дам 6, я продала. А 7 у меня упала. Меня это обрадовало. То есть люди нужные вещи. Все-таки, ну, не будут люди. Пока один. Нет, ну так оставим. Все. Labdien! Pasaulē ir ļoti daudz profesiju, un vienai no tām šodien ir veltīts mūsu pasākums. Un šī profesija ir darījuma nekustamo īpašumu speciālists, jeb mākslinieks. Un šodien es gribu stādīt priekšā cilvēkus, kuri ir šeit prezidijā un kuri arī teiks kādu vārdu šai sakarā. Tātad šodien mums ir Jānis Lapsa, zvērtināts advokāts. Aplausi! Ineta Zirne, SEB bankas privāta persona konsultācija centra vadītāja. Andrejs Valters, Latvijas nekustamo īpašumu darījumu asociācijas Lanīda valdes loceklis. Indulis Krause, jurists un nekustamo īpašumu nozares speciālists. Jelena Korčeva,
SIA ekocentras īpašniece un grāmatas autore. Un es Ingrid Ronaka, Izglītības centra Study for Life vadītāja. Un visi jūs klātesošie. Jā, šodien tāda interesanta diena. Pasaulē ir tiešām ļoti daudz profesiju, un tajos brīžos, kad mēs meklējam kādu pakalpojumu, tad mēs ejam pie kāda speciālista. Pareizi. Tad, kad mums sāp zobs, mēs ejam pie kā? Pie zobārsta. Jā. Tad, kad mūsu bērnam neveicās tik labi skolā, ko mēs meklējam? Privātskolā. Un tad, kad mums vajag izdarīt kaut ko ar mūsu īpašumu, ko mēs meklējam? Mākleri. Jā, bet redziet, lieta ir tāda, ka šiem iepriekšējām profesijām ir ļoti gara pieredze. Ir ļoti ilgs laiks, kad šī profesija veidojās. Un katrai no tām ir sava akadēmija. Ir sporta akadēmija, lauksaimniecības akadēmija, mūzikas akadēmija un tā tālāk. Bet es nekad neesmu dzirdējis, ka būtu bijusi mākleru akadēmija. Un tad, kad mēs ejam pie kāda cilvēka un pie speciālista, mēs gribam sasniegt un saņemt kvalitatīvu un ļoti profesionālu konsultāciju un palīdzību. Un, protams, ka šo konsultāciju un palīdzību var sniegt augsti profesionāls cilvēks. Tāds, kurš ir ieguvis izglītību, tāds, kurš ir strādājis šai specialitātē pēc izglītības iegūšanas, tāds, kurš ir uzcitis savus punus un ticis ārā no dažādām situācijām, ar vienu vārdu sakot, profesionāls ar lielo burtu. Un šodien šajā pasākumā gribam parunāt par māklera profesiju, par profesionalitāti un par iespēju apgūt šo profesiju un darīt to pēc jaunās grāmatas, kas tikko ir iznākusi darījumā nekustamiem īpašumiem. Un šodien kā pirmo runātāju es gribētu stādīt priekšā Andreju Valteru. Nekustamo īpašumu. Paldies! Pirmkārt, gribētos apsveikt Jelenu, jo tas ir tāds pamatīgs darbs. Un tas ir ļoti labi, ka tiešām mūsu tirgū sāk parādīties tādas grāmatas, jo es tirgu jau 23. gads, man pietiekoši pieredze un pa visu šo laiku, tā es varu atcerēties tikai dažas grāmatas, kas bija veltīti šai tēmai. Un, piemēram, salīdzinot ar to pašu Amerikas tirgu, viņam iznāk, tur pat izstādes ir, jo ļoti daudz literatūras tiešām ir, kas saistīta ar nekustamo īpašumu un speciālistiem. Tomēr ir iespēja lasīt, dabūt jaunas zināšanas. Un šajā gadījumā varbūt es piekoriģēšu jūs, jo pareizāk patreiz teikt aģents, ne mākleris, jo mums Latvijā jau vairākus gadus eksistē standarts, kas tā arī saucās, nekustama īpašuma aģents, pakalpojumu sniegšanas standarts. Tas ir Eiropas standarts, kas pieņemts Latvijā, bet tas ir tās vairāk par terminoloģiju. Grāmata būs ļoti, es uzskatu, ļoti noderīga, jo tas ir tāds, tiešām viņi nav uzrakstīta no praktika, kas nav tikai tāds profesors teorētisks, kas pasniedz kaut kur universitāte, bet reāli, teiksim, no mūsu vides cilvēks ar lielu pieredzi, un es uzskatu, ka tiešām mūsu kolēģi izlasīs šo te grāmata komplektu. Faktiski šeit ir gan grāmata, gan arī pielikumi. Un varbūt vienīgais tas novēlējums un pārtulkot arī latviešu valodu, jo arī uzskatu, ka tas būs noderīgs gan ar krievu, gan latviešu valodu. Paldies! Turpmāk arī radiet tādas labas grāmatas, varbūt tas ir tikai sākums. Sākums, pastāstīšu. Paldies!
Ja? Es saprotu, ka mēs šodien runājam ar profesionāļiem. Reizi. Un tā, ka profesionāļi runā savā starpā, viņi ļoti bieži lieto profesionāļu vidū lietotus vārdus. Un tas atšķirās no oficiālās terminoloģijas. Tādēļ es atļāvos pateikt šo vārdiņu. Nākamo runātāju gribētu pieteikt Inetu Zirni no Sberbankas. Paldies, ka uzaicinājāt, apsveicu ar grāmatas atklāšanas pasākumu. Ja? Kad Korģevs kundze aicināja mums kā Sberbanku iesaistīties šajā projektā un sniegt savu profesionālo palīdzību, principā uzreiz arī piekritām, jo saprotam, cik daudz vieglāk ir strādāt ar profesionāliem partneriem, kāda noteikti ir mūsu visi jūs un mākari. Ja? Un ar Korģevs kundzi apsēdāmies pie galda. Es aicināju arī savu kolēģi, kas ikdienā strādā kopā ar klientiem, Margaritu Gulēviču. Arī viņa ar lielu darbu ir ieguldījusi šajā grāmatas tapšanā. Un Korģevs kundze mums tiešām tirdīja, manuprāt, kāds 2 stundu garumā, tā kā eksāmenā, visus jautājumus, kā var tur, kā bankā, tas, kā tur, un visu pierakstīja, un pēc tam vēl pārskatījām, un tā, lai tiešām būtu tie jautājumi, kas rodās mums kā bankai, arī jau pasniegt šajā te grāmatā, un mākleris, tas, kas jau atnāk līdz bankai, jau to klientu ir plus mīnus jau tādu sagatavojis un zina, kādi dokumenti jāņem līdzi, kur jāiet, kur kas. Tā kā es ļoti ceru, ka tas tiešām palīdzēs jums visiem un jaunajiem cilvēkiem, kas šajā profesijā plāno startēt, būt daudz lielākiem profesionāļiem. Tā kā novēlu to visu un lai grāmata atrod savu lasītāju. Liels paldies! Paldies! Un kā nākamajam dodu vārdu, es atvainojos Jānim Lapsam. Vidošana Ienīgs, labdien vēl vienreiz. Ko es varētu pateikt? Tad es jau recenzijā jau lielāko daļu jau uzrakstīju un negribētu to atkārtoties. Grāmatā noteikti visi lasīsiet manas domas tādas dziļākās. Pirmais, ka tiešām apsveicu Dienu ar šīs grāmatas iznākšanu un pievienojos jau kolēģi teiktiem par to, ka vajadzētu arī latviešu valodā, un cik es sapratu, jau arī noteikti, ka tūlīt jau viņi arī būs. Liels man prieks vispār, ka tādas grāmatas iznāk šajā internetu laikmetā, ja? Jo pamatā jau grāmatas iznākšana, jebkuras grāmatas iznākšana ir svētki, un šīs grāmatas iznākšana, kā es arī iepriekšējais rakstījis un teicis, protams, ka būs noderīgs mācību līdzeklis tiem, kas vēlas apgūt šo te mākleru profesiju. Runājot par pašu grāmatu, es ar lielu prieku vēl nopriecājos, ka viņi cietos vāciņos, un visiem to teica. Kolēģi Minulim, grauzam, cik labi, ka tomēr cietie vāciņi, arī tas ir retums mūsdienās. Runājot par pašu grāmatu, protams, tas ir profesionāļu praktiķa redzējums uz lietu kārtību, un var jau kaut kādām lietām piekrist un nepiekrist, bet tā jebkurā jomā. Katrā ziņā man bija interesanti šo grāmatu lasīt un arī sniegt savu vērtējumu un arī varbūt arī kaut kādus ieteikumus. Un es domāju, ka tiešām ņemot vērā, ka pašai grāmatai tad arī šie pielikumi, kas arī visnotaļ atzīstam vērtējami, ir tajā pašā laikā ir arī šie pielikumi un pati grāmata ir rakstīta vienkāršā valodā un arī lietot sadzīviskie termini un, protams, neiztrūkstošai Ļens humoru piedeva visos šajos tekstos. Un es arī teicu, ja latviski viņi tulko, tad vajadzētu, latviešu valodu, tad vajadzētu noteikti arī šo te humoru dzirgu stāstāt arī latviešu versijā. Tas arī būtu viss. Paldies! Jā, paldies un dod vārdu Intonim Grauzam. Mans kolēģis Jānis Labs jau teica, ka liels prieks par to, ka ir cietos vākos. Man arī tas ļoti patīk, jo es atceros, ka mēs skolas laikā ar šādām grāmatņām pingpongu spēlējām. Es ļoti labi varēju izmantīt raketītes vietā. Sapratu. Jā, paldies. Bet, ja nopietni, tad tiešām cepur nost. Man tiešām prieks, ka mums Latvijā ir tādi aktīvi, enerģiski aģenti. Ja, kas ir spējīgi savas praktiskās iemaņas ielikt iekšā pirmkārt jau mācību kursā. Un
100. mācību kursa rezultātā ir tapis tāds vērtīgs darbs, ja, šī grāmata. Ja būs turpinājums, ja, tad jau droši vien, ka tas jau būs solis tad uz maklerību kā zinātni un maklerību kā mākslu. Teiksim, tas virziens jau, man liekas, es to arī pieminēju anotācijā, ka tas virziens jau šeit ir. Un šai sakarībā es atceros, kad kādreiz Mihailam Tālam jautāja, kas ir šahs, sports vai māksla? Viņš atbildēja, protams, māksla. Un iepazīstoties ar šo te grāmatiņu, ja man jautātu, kas ir maklerība, ar gribētos atbildēt tāpat kā Tālam, protams, māksla. Tā kā ceru uz labu turpinājumu. Vispirms latvisko izdevumu gaidīsim un droši vien, kad arī tad dzīves gaitā jau taps, teiksim, tam papildinājumu turpinājumu. Tā kā paldies! Un tagad dodu vārdu pasākuma vaininiecei un grāmatas autorei Jeļenai Korķevai. Paldies. Честно скажу, 2 дня тренировалась по-латышски говорить. Не получится. Нет, на коллегах тренировалась. Ну, они выжили. Я надеюсь, что вы меня простите. Нет возражений? Ну, на самом деле, мне действительно очень приятно, что так, вот, я рада очень видеть вас. Я безумно рада видеть здесь всех, кто помогал мне с созданием этой книги. Потому что, ну, видите, так сложилось, так случилось, что я, с одной стороны, действительно работаю в сфере недвижимости с 93-го года, да, то есть 21 год. Это немало. И так случилось, что я писатель, да, действительно, вот, ну, меня недавно приняли в Российский союз писателей, то есть я чего-то умею писать. Поэтому это не первая книга, это последняя на сегодня, но не последняя вообще. Там есть еще немножко. Вот. Но на самом деле в отношении профессии, да, вот я, мои коллеги, те люди, к которым я обращалась за помощью, за консультациями, фактически мы создавали эту профессию с нуля. Этой профессии всего-то 23 года. Ну так по-честному, ну 24, может быть, мне кто-то поправит, да? То есть ей немного, это не так, как вот, допустим, профессия сапожника, которая существует веками, да? Этой профессии всего-то навсего, совсем немного времени, она только еще формируется. И мы ее формируем собственными синяками и шишками, по большому счету. Когда мы передаем кому-то наши навыки, если мы их передаем устно, они теряются. Они теряются. Кто-то не понял, кто-то не смог повторить. Но когда это написано, ты можешь это повторить, ты можешь это сделать. Понятно, что это не Библия от сделок с недвижимостью, это первый камешек в фундамент профессии. И вот это то, что вот та мысль, с которой я это создавала. Ну так совпало, что я умею писать, и я умею делать сделки с недвижимостью, и меня окружают очень хорошие люди. И вот этим хорошим людям, тут не зря лежит у меня папочка, хорошим людям, Инга, ты мне поможешь? Я думаю, что мы сейчас из этой папочки повытаскиваем это все, выйдем к людям. Es saku pateicību asociācijai Lanīda par palīdzību fórumu Lepnus par profesiju organizēšanu. Izsaka pateicību juristam un nekustāma īpašuma joma speciālistam Indulim Krauzei par profesionālu skaitumu, rakstot recenziju, mācību materiālam, darījumi ar nekustāmu īpašumu. Jūsu korekcijas tika ar pateicību un ļoti uzmanīgi iestudētas un ņemtas vērā gala redakcijas. Izsaka pateicību SEB bankas privātpersonu konsultāciju centra vadītāji Inētei Zirnei
par konsultāciju organizēšanu, gatavot nodaļu hipotekāras kreditēšanas sistēma Latvijā, mācību materiāli un darījumi ar nekustamo īpašumu. Iesaka pateicību MBA maģistra socioloģija neatkarīgam ekspertam, nozaru ekspertu padome, Valsts izglītības attīstības aģentūra, Rīgas Tehniskas universitāte lektori Silvijai Revelei. Par profesionālu vērtējumu mācību materiālu un darījumu ar nekustamu īpašumu no izglītības sfēras speciāliste redzes punkta. Jūsu recenzija pierāda, ka šis nav vienkārši grāmata, bet gan mācību materiāls. Liels paldies! Можно мы не будем их фильтровать, и так и пойдем, как пойдется. Izsaka pateicību Lienai Gutkovai par tehnisku atbalstu un palīdzību dizaina un maketēšanas joma, mācību materiālu un darījumi ar nekustamo īpašumu. Profesionāls izglītības centrs Study for Life izsaka pateicību Grand kredītu pārdošanas nodaļas vadītājam Martinam Bereseņovam par palīdzību un konsultācijām gatavojot nodaļu kreditēšana nebanku sfēra, mācību materiālu un darījumi ar nekustamo īpašumu. Izsaka pateicību zvērinātam advokātam un Latvijas universitātes lektorim Jānim Lapsam par profesionālu pieeju. Jūs ne tikai izrakstiet recenziju mācību materiālu un darījumu ar nekustamo īpašumu, bet arī pievērsat uzmanību dažiem ļoti svarīgiem juridiskiem aspektiem darījumus ar nekustamo īpašumu, kura tik iekļauti mācību materiālu. Diemžēl šeit nav Girta Zariņa, bet es uzlasīšu, ka man ir liela pateicība par dasnu palīdzību mācību материалу дарījumu ar nekustamo īpašumu sagatavošanā. Это юрист, который мне действительно очень помогал, и он свою грамоту получит. Profesionāls izglītības centrs Study for Life izsaka pateicību SEO Eiro eksperts īpašniekam un Latvijas īpašuma vērtētāju asociācijas Līva priekšsēdētājam Vilim Žurumskim. Par dasnu palīdzību mācību materiālu darījumu ar nekustamo īpašumu veidošanu, kā arī par augstākas klases profesionālu erudīciju, nodaļas, daži konstruktīvi aspekti un īpatnības, kā ietekme nekustamo īpašumu vērtību, bāzes principi nekustamo īpašumu vērtēšana, tapšana. Ja vairāk muļķīgi sarunāju garāk pateicību. Izsaka pateicību Pasta banka valdes loceklim Borisam Umanam par palīdzību un konsultēšanu organizēšanu, gatavojot nodaļu nerezidentu kreditēšanas sistēmas noteikumi Latvijā, mācību materiālu un darījumu ar nekustamo īpašumu. Мы ему передадим. Ну, может ли человек как-то Profesionāls izglītības centrs Study for Life izsaka pateicību grāmatveidi un nodokļu konsultantam Marinai Paļņičenka par profesionālu palīdzību, gatavojot nodaļu nodokli nekustamo īpašumu joma Latvijā, mācību materiālu un darījumi ar nekustamo īpašumu. Profesionāls izglītības centrs Study for Life iesaka pateicību SEB bankas privātpersonas darījumu vadītāji Margaritai Guļevičai par palīdzību un konsultācijām, gatavojot nodaļu hipotekāras kreditēšanas sistēma Latvijā, mācību materiālu un darījumi ar nekustamo īpašumu. Ну вот зачитаю, нету человека, но я зачитаю. Pateicība AGA apdrošināšanas brokerim un kompānijas īpašniekam Aivaram Freibergam par profesionālu konsultāciju, gatavojot nodaļu nekustamo īpašumu, apdrošināšana, mācību материалам, дарījumi ar nekustamo īpašumu. На самом деле я действительно даже не подозревала, сколько нюансов есть в страховании. Было очень интересно.
Un arī pateicība zvērinātam advokātam Andrim Bērziņam par profesionāliem komentāriem mācību materiālam darījumi ar nekustamu īpašumu, kura tika saņemti kopā ar recenziju. Visus komentārus autors ņēma vērā un izmantoja mācību materiālu veidošanā. Pateicība Pasta bankas kreditēšanas nodaļas vadītājiem Viktoram Duguškinam par palīdzību un konsultācijām gatavojot nodaļu nerezidentu kreditēšanas sistēmas noteikumi Latvijā, mācību materiālu un darījumi ar nekustamu īpašumu. Pateicība Ekocentras nekustama īpašuma departamenta vadītājiem Fjodoram Gubinam par augsta klases profesionalismu un nonevērtējama palīdzību mācību materiālu darījumu ar nekustama īpašumu sagatavošanu. Pateicība Anatolijam Kolcovim par tehnisku atbalstu un tipveida plānu un aprakstu sagatavošanu mācību materiālam darījumi ar nekustamu īpašumu. Un pateicība Ingai Cironakai par visu tekstu korekciju latviešu valoda un par mācību materiāla darījumu ar nekustamu īpašumu tulkojumu latviešu valoda. Ну, будет еще материал, как я понимаю. Авансом. Ну, на самом деле, да, это была последняя. Ну, вот видите, все остальные просто я не успела напечатать. На свое место. Еще раз хочу выразить признательность всем тем людям, которые принимали участие в создании этого учебника. Это не игра одного актера, это не мое мнение. Я действительно постаралась собрать лучших профессионалов, лучших консультантов, и я взяла лучшее из того, что было вот на тот момент, когда мы писали. Понятно, что жизнь идет вперед, что-то, может быть, будет меняться, но на сегодня, я надеюсь, я собрала лучше. Еще раз вам спасибо. Jā, un noslēgumā gribētu pateikt dažus vārdus par to, ka šī grāmata ir saistīta arī ar kursu. Kurs saucās darījumā nekustamo īpašumu un to tiesiskais pamatojums. Tā ir profesionālās pilnveides programma. Programma ir licencēta Izglītības zinātnes ministrijā, un apmācība notiek pēc Latvijā unikālas metodes. Jo ir tā, ka mēs strādājām ar šo kursu un ar apmācību diezgan ilgā laika posmā un izkristalizējām tādu lietu, ka nekustamo īpašumu aģentam ir diezgan sarežģīti ir savākt cilvēku grupu un kaut kādā noteiktā laika limitā, laika režīmā cilvēkiem nākt un mācīties. Pie kam eksistē valodu barjera, laika barjera un tā tālāk. Un šis kurs, šī programma, kas ir saistīta ar šo mācību grāmatu, un faktiski mācību grāmata ir rakstīta šai programmai, ir individuāla pieeja, individuāla apmācība katram cilvēkam. Tātad cilvēks tajā mirklī, kad viņš grib sākt mācīties, viņš var šīs mācības arī uzsākt. Un tur ir tādas arī ļoti interesantas lietas, kā praksi, un praksī cilvēks var iziet katrā uzņēmumā, jebkurā uzņēmumā. Jā, bet praksī programma ir sagatavota, materiāli sagatavoti, un es ļoti ceru, ka arī skatoties mācību grāmatu, radīsies jums interese, un varat pie mums arī sūtīt savus коллеги, savus специалистов, mācīties, kam tas ir vajadzīgs. Если можно, я дополню. Да, конечно. Потому что программу тоже писала я. И, в принципе, я очень жесткий человек в отношении студентов. Да? Я их отстреливаю на подлете. На самом деле. То есть я считаю... То есть на самом деле я считаю так, что если человек идет в профессию попробовать, ну, мы же не дегустационные залы, наши клиенты тоже вообще-то, не еда, да, не надо на них пробовать, на них надо уже делать сделки
так, чтобы это были действительно хорошие, качественные сделки на самом деле. Да? Поэтому я считаю, что зачетным стандартом является сделка. То есть выпускать надо не теоретика от недвижимости, а специалиста, который реально способен делать сделки. Он может их делать практически. То есть я не видела ни одного, кто научился покататься на велосипеде в теории. Тут надо сесть, попробовать, может быть, сколько-то раз упасть. Ну, вот у меня так и не получилось, но это другая история. Но на самом деле надо пробовать. Поэтому вот именно эта программа, она заточена на практику. 130 часов теории, 110 часов практики. И действительно в итоге должна получиться сделка. То есть человек должен научиться. Он должен завалить первого оленя, чтобы он почувствовал вкус, как это делается. Так что мы будем очень рады видеть вас, ваших сотрудников, каких-то будущих ваших друзей, может быть, кому нужна эта профессия. Es atļaušos. Paldies autorei. Paldies. Paldies un paldies arī direktorei par šo darbu organizēšanu. Jā, un šīs skaistās notas oficiālā daļa ir beigusies. Aicinu visus, kas vēl nav paspējuši paskatīties grāmatu, aplūkot. Ir iespējams arī iegādāties grāmatu šodien. Grāmata iznākusi ļoti mazā tirāžā, un tā ir domāta mūsu studentiem. Jā, tāda šodien ir unikāla iespēja tikt pie kāda eksemplāra. Un tiesa latviešu variants jau ir datorā. Jā, tā kā arī būs. Aicinu iedzert tasi kafijas, parunāt un labi pavadīt laiku. Un labu vakaru šodien. Paldies! Посоветовали Тамара Марчука к вам обратиться с таким вопросом. Ну, возможно, там рассматриваем вариант производства, да, в отдельно это не связано с этим совершенно, потому что я бухгалтер и как-то везде пытаюсь работать. Оценка оборудования. Возможно, вы делаете, но это же самое. Поликле стоит. Все равно можете. Тогда, если у нас это все-таки дело... Если оно дело пойдет, тогда я вам позвоню. Да, потому что там... В Литве делаем много проектов. Я, может быть, для начала, когда вам спросите. Вам подарить ее. Точно? Точно. Я? Вам подписать. Вот. Я тоже автограф Есть, мне специально лежала. Būs вместе с планами. Конечно. Но неужели я зажмотюсь и не отдам? Как вы себе это представляете? Экспресс Золотана. Я действительно надеюсь, что будет продолжение. Ну, со временем. Слушайте, ничего, если я без чулочка. Вы чулочек внутрь положим. Я не рискну его одеть. Ir tā, ka kaut kā pēc kāda laika vienmēr ir tā, ka kaut ko gribās vēl te pielikt klāt. Не может быть так, чтобы с первой попытки был законченный продукт на всю жизнь. Такого просто не может случиться. Ну, мне важно было написать...
Да, я просто мог бы отнести и положить у нас там библиотечку, мало ли кто-то. У меня затруднение с вступлением в вашу ассоциацию. Что случилось? Меня требуют рекомендации. Но я не представляю себе, как я буду ходить просить кого-то написать мне рекомендации. Нет, знаете, мы только что сейчас говорили с Федором на эту тему, да? Федор дойдет к Элите, нашему, да, исполнительной директору, она, так сказать, этот вопрос решит. Я не могу дать, потому что я руководитель ассоциационного. Я ему только что это сказал. Но Лена вас знает, Эдгар, еще что-то вы можете получить вообще самое высшее. Так что я думаю, что Эль, это вопрос Эли. Она вам подскажет, как сделать, мы это решим. Нет, это вот Федор. Ну и Федору тоже, в общем-то, просто... Все в порядке. Решим вопрос. Спасибо. Спасибо. Спасибо большое. Спасибо. Так. Сейчас прямо уже и занесу. Чулочек. С чулочком будет проблема. Знаете, Нет, есть такой закон Мерфи, который гласит, что единственный способ... Нет, если можно его внутрь положить, никто и не парится. Это просто хорошо. Я запомнил, со студенческих лиц это к вашей книге не относится. Но смысл был в том, что если вы открыли банку с червяками, то единственный способ получить их назад, это воспользоваться банкой большего размера. Понимаете? Вот это то же самое с чулком. Счастлива, что вы пришли, что вы пришли. Жалко, что вы я Tas skaidrs ir galvenais, par ko es stāstu runāju, kaut kas tur nav pareizi. Я на самом деле я умею писать. Ко всем своим видам я еще и писать. Но если есть желание сделать, да, просто я не могу сама. Jā, labi. Es узнаю, работа выбирать. Ну вот еще. Это очень важно. Это важно. Я учила глоссарий, но еще это тоже не наука, это не прогнозная. Нет, прикладная наука – это фактически только математика. Кто? Арифметика. Арифметика. Ну, давайте подумаем. Я буду рада. Да? Хорошо, спасибо. До свидания. Пожалуйста. Ну, это результат. Это да. То есть, кому? Все не могут делать, все не могут знать, соответственно, должны быть профессионалы, и, соответственно, чтобы учиться, должны быть Это все вместе. Смотря где, ну, последствия, допустим, я просто столкнулась с теоретикой. Я вот теоретика. Вот учебный материал. Да, там написано. Ну, как делать? Методика написана. Потом...
Хорошо, спасибо большое. Так что счастливо. До следующей встречи. Да, обязательно. Тогда еще раз поздравляю вас с этим знаменательным и успехов всей. Ну, надеюсь. Да? Будьте хорошо. Спасибо большое. Да? Потому что она только сегодня вышла из типографии. Не только на сегодня, а вообще в теории дальше. В теории очень ограничивает. Реально очень ограничивает. Tur 16. gada, šī gada, ja? 6. marta Jelgavas tiesas spriedumus. Jā. Tu paprasti tos materiālus, tur materiālos slaidos, tur domā līdzīgi. Un tur viņi teica, ka, protams, par to, ka nav šis līguma priekšmets, viņi atsaucās uz likumu par nekustamā īpašumu ierakstīšanu zemes grāmatā, pirms eksploatācijas. Un tā tālāk, un tas viss kopš ir prātas, tā papildināt manu argumentāciju, ka nevar. Tieši tā. Tad doma arī tāda ir, kad es arī saku, ka arī īrniekiem nocēs, es teicu, ka īrnieki arī Это же качественные изменения, да? Не было ноги кишевого. Это качественные изменения. Да? А если не было книжки, то все равно изменилось. Ну, просто честно бумага. Это не качественные изменения. Да, ее же не ампутировали изменения. Тут все нормально. Но тяжело. Я тебя всегда все от вас просят, я дня. Кто-то мне уже позвонил, что он едет. Самое самое. 9 утра это утро. А рабочий день это 10-15 и раньше. Город засыпает, бабья просыпает.